bet es sapratu to, ka viens pats es to darīšu. Tas būs viens no stulbākajiem lēmumiem. Es reāli nezinu, ko daru. Ejam pāri projām no šīs telpas. Tad ir melnēs par tik daudz. Man liekas, no visām naktsmājām, kuras ir palicis, šī ir tāda top. Tieši tā. Pienāk klāt apsardz, prasa, vai ir kāds iemesls, kāpēc šeit filmēt. Garām visiem tam ķīniešu baram pilnīgi bez žēlstības. Man pilnībā vienalga pa viņiem. Staigājot pa šiem mežiem, man ir piesūkusies ērts. Labi, brīdis pārdomām. Labrīt, draugi! Esat laipni gaidīt atpakaļ manā kanālā. Pēc pusgada pārtraukuma esmu atkal atgriezies jaunā ceļojumā. Diemžēl neizbēgami šogad nebiju vairāk plānojis ceļot, bet man uzdāvināja biļetes, man vienkārši nebija varianti. Ir jālido. Kurus esmu atlidojis? Esmu atlidojis uz pilsētu, ko sauc Oslo. Jā, tā pati dārgā Norvēģu zeme, kur viss ir 3 vai 4 reizes dārgāks nekā Latvijā. Pirmā reize Norvēģijā, nekad iepriekš arī neesmu lidojis Norvēģiju, tāpēc, ka cenas šeit ir ļoti nesmērīgi lielas un priekš mūsu algām ceļot var reti kurš šajien. Bet šoreiz vienkārši nebija varianti, bija kaut kas jāpiekrāja, jāpastrādā vairāk un tagad es esmu šeit uz 5 dienām. Bet davai, kroši, sākumā nopirksim biļetes uz centru, jo līdz centram ir jābrauc kaut 50 km. Reku viņam tarp šāds taķipa kioskiņš, kur kā var nopirkt vilcienu biļeti uz centru. Tā, where do you want to travel? Davai Oslo center, one way, 27 eiro. Ja mēs par pusstundu braucienu ar vilcienu, 27 eiro. Es vienkārši labi, nav jau citu variantu. Bet tagad līdz 9:30 man ir brīvais laiks Oslo, jātiek līdz centram. Pēc tam no centra es došos to savu nākamo galamērķi. Tā kā jāizdomā, ko tagad darīt. 13 stundas. Paldies par uzmanību! Ziniet, man ir tāda jauna tradīcija, laikam katrā ceļojumā notiek kaut kas pirmo reizi. Piemēram, šobrīd sēžu tādā diezgan fancy vilcienā, kur brauc 200 km/h. Man pat ir kauns teikt, es nevaru. Rīgā sēdēju lidostā, gaidīju pie sava geita. Man geits tur bišķi tālāk, skatos, tur kaut cilvēki sēž. Domāju, viņi arī gan jau uz to pašu gaidu, skatos jau pēc 17 minūtēm tā kā jāizlado ārā. Kad viņi taisīs vaļā to geitu, šajā mikrofonā viņi pasaka: Edvards, Dāvis, Ervīgs, lūdzu, nākat uz savu geitu. Iekāpšana līdz beigsies, man tāds kauns iekāp iekšā kā pēdējais tajā autobusā. Bet tā ir vispār laba taktika, iekāp iekšā pēdējais tajā autobusā. Un, kad tu kāp ārā, tu pats pirmais iekāp iekšā lidmašīnā. Un tā arī bija man. Es varu priekšā kādā beķerē, pasīsimies pie reizes cenas. Tā, kurš vidējā bulciņas cena ir ap 2,70 pa vienu. Tas jau tā kā Mārtiņa beķerējā. Pirmais izdevīgais darījums jau ir veikts. Viņi prasīja, vai tā ir melnā kafija, tur melnā kafija bija, kas jau bija sagatavota tajā lielajā termosā, ko eiro lētāk. Es saku, jā, tā ir melnā kafija, kaut gan tas bija kapučīno vienkārši. Un jā, rekur paņem vēl vienu maizīti. Kopā pa vienu maizīti un kafija sauksies 6 eiro. Priekā. Kas var būt labāks par šo maizīti, kafija, jauks skats, klusums, miers. Un vienkārši rīts. Pēc stundu ilgas staigāšanas, gaidīšanas esmu atnācis uz Nacionālo muzeju,
ko man ieteica apmeklēt viens mans labs draugs un kolēģis. Jā. Parīzē ir Mona Lisas glezna, tad šeit ir arī kāda ļoti pasaulē slavena, zināma glezna. Tāpēc, ja reiz esmu šeit, un ja man līdz 10. vakarā tāpat nav ko darīt, tad kāpēc galē neaiziet, nepaskatītos. Šito štēlu saprotu. Vecais šitais te telefona aprāts. Tagad ierakst komentārā, vai arī tev tāds ir bijis tavā bērnībā, vai tu esi paspējis pieredzēt un piezvanīt par šitiem te cipariņiem, vai tu vispār māki to darīt. Tev atceros kaut ko. When she comes out, she brings pain. When she comes out, she brings pain. Patvainīgi. No šeit mēs iesim ar projām, jo es tikko nejauši saplēsu vienu austiņu. Tā kā ejam ātri projām no šīs telpas, kamēr apsargs nav atnācis. Tagad katru reizi, kad apsarga paiet garām, man ir nedaudz bail, jo man liekas, viņi man uzticas šoreiz, piemēram, šitais melnais. Tad ir melnais par tik daudz. Es beidzot viņu atradu. Jā, nu šī bija glezna, kuras dēļ es pa lielam atnācu šo muzeju. Labi, nē, šis muzejs ir nenormāli milzīgs. Nenormāli tās telpas ir ļoti liels, plašas un te ir tik daudz ko eksponēt, mākslas darbi un statujas un skulptūras un vēl viss kaut kāds. Ko no Nacionālā muzeja pārvācies uz Vīgalandes skulptūru parku. Teorijā, ka šeit ir skulptūras, arī tur ir kaut kāds strūkleki, un tad tur augšā pašā ir vēl kaut kāda māla veidojums. Es paņēmu un nopirku uz visu dienu biļeti sabiedriskiem transportam. Protams, izmaksāja kaut kādi 13 eiro atkal, bet tādēļ es varēšu visu dienu šodien braukāt ar sabiedrisko pa visu Oslo centru pa 13 eiro. Citādāk viena biļete maksā kaut 4 vai 4,50. Tā kā ir tomēr atšķirība, vai tu samaksā pa visu dienu reizi 13 eiro vai arī pa vienu braucienu 4 eiro. Kamēr šeit staigājos, pastāstīšu, cik laicīgi sagatavojos šim visam ceļojumam. Tātad vakar no rīta es vēl nezināju, kur es palikšu un ko es darīšu. Un tad vakarā atbraucu no darba un sēdēju, jo sapratu, ka, ja es to darīšu pēdējā brīdī, tad nekas šeit nesanāks, jo vēlāk tu visu nopērci, tad vai nu tev nekas nepaliks pāri, tagad tu nevarēsi nopirkt vilcienā biļeti vai arī nobukot savu naktsmītni, vai arī cena būs vienkārši kosmosā. Tāpēc sapratu, ir pēdējais brīdis kaut ko darīt lietas labā. Visu vakar nobukoju, cik visu, kur palikt katru dienu un biļetes vilcienam, autobusam, kur man vajag nokļūt. Man ir tikai tas nobukots, kur, ko, kas, kā, to es nezinu, nesaplānos, izdomājis, kā vienmēr kroču. Šodien tā tīri diena pa pilsētu, pa Oslo, lai pakavētu laiku, un tad vakarā jau maucam uz pilnu banku. Pajautāju čatiņam, kur var Oslo paēst pa normālām cenām, un viņš man ieteica šo te vietu. Es viņu knapi vispār šeit atradu. Viņa ir kaut kāda daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā, un tā kaut kāda vietēja pārsvarā tusējās. Tā nav pārāk apmeklēta. Es ceru, ka es vakarā nesēdēšu autobusā visu nakti uz poda. Šādu te porciju, kuru man pret, ja es tieši nemaldos, 25 eiro. Esmu paēdis, samaksāju 28 eiro par to porciju un ābols savu 20 eitros. Par to naudu reāli 4 cilvēkus pabarot. Ar pusdienu piedāvājumu kaut kādu. 6 stundas līdz autobusam ideāli. Ko lai dar teica 6 stundas? Esmu atnācis līdz operas ēkai, rektā baltā. Viņai rekur tur uz augšā uz jumta var arī uzkāpt. Tur augšā ir cilvēki, tur mēs arī tūlīt uzkāpsim. Tāda interesanta lieta, reku viņiem ir vairākās vietās šitās te būdiņas. Kas tās pa būdiņām, tās ir saunas. Tā kā saunas, kas reku peld ūdeni.
iekšā saunā, izej ārā, uzreiz var aiziet noplunčāties. Kā es redzu, ka cilvēki tieši nāk no tās saunas ārā, pat taisno halātos uz jumta malc. Sajūtas ir diezgan dīvains staigāt pa operas jumtu, kur ir opera. Šī ir arī pirmā opera pasaulē, kur uz jumta tiek rīkots deju nodarbības. Se den ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí. Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir, desorientado. Esmu trāpījis iekšā kādā veikalā. Parasts veikals nav vispār nekāds fancyš, maziņš veikaliņš. Skatāmies cenas. Parastais ūdens 2 eiro. Kaut kādi jogurti 4 eiro. Koliņi arī 4 eiro. Mazais ūdens 3 eiro. Viens aliņš 3 eiro, 4 eiro. Čipši 4 eiro. Es laikam dzīvošu no banāniem, burkāniem un aboliem. Ding dong. Jā, ding dong jābrauc mājām. Par vienu mazo pudeli ar garšiņu, vienu vidējo pudeli ar ūdeni, parastu ūdeni un 2 banāniem es samaksāju 6 eiro. Priekā. Ar 3 stundu miegu staigāt visu dienu, 19 kilometrus. Tas ir reāls šausmas. Tik ļoti nogurs. Pēdējo 10 kilometru laikā man nomāca viens jautājums. Kāda ir vidējā alga Latvijā? Latvijā 2025. gadā vidējā bruto mēneša alga ir 1815 eiro. Un cik Norvēģijā ir vidējā alga? Vidējā alga Norvēģijā ir salīdzinoši augsta. Tas parasti ir ap 6000 eiro mēnesī pirms nodokļiem, taču, protams, tas var atšķirties atkarībā no nozares, pieredzes un reģiona. 6000 eiro. Paldies! Jā, tieši tā. Tieši tā. Tieši tā. Norvēģiem ir 3,3 reizes lielāka alga, un tāpēc viņiem arī veikalā viss ir, ja ne 2 reizes, tad 3 reizes dārgāks. Kas par Britonu? Es... Kā jūs domājat, pēc kā šeit smaržo? Pēc marihuānas, protams. Īstenībā diezgan drausmīga situācija ir Norvēģijā. Jo vairāk staigā par dažādiem rajoniem, jo vairāk saprotu, cik viss ir slikti gan Norvēģijā, gan Eiropā kopumā. Tik daudz melnie indieši, Šrilanka, Pakistāna, ļoti daudz čigāni. Pomšti arī netrauks, ja godīgi. Somālieši vai nezinu, kā viņi savus tieks pēc pirātiem izskatās. Viņi ir tik daudz. Tieši tā rase. Es nezinu, kāpēc viņi ir tieši šeit, bet viņi ir anormāli daudz. Biļetes izmaksāja 66 eiro. Kāds ir plāns un kāda ir vīzija? Es braucu ar šo autobusu, tāpēc viņš brauc pa nakti. Kāpēc ir izdevīgi? Jo tas, kas brauc pa nakti, viņš ir vislētākais. Otrkārt, es ietaupīju uz naktsmājām. Man nav jārezervē naktsmājas. Es varu pagulēt autobusā, cik nu pagulēt, bet 4:30 mēs iebraucam pilsētā Flām, kur ir paredzēts kruīza kuģītis pa fjordiem. Bet tas kuģītis ir kaut kādos 9 vai pat 10. Attiecīgi man būs atkal kaut kāds 4 vai 5 stundas, kad es nezināšu, ko lai dara. Tas ir pats rīts, tāds svētdiena. Es nezinu, kur es palikšu 5:30 tur, bet tā jau būs rīta problēma. Davai, tiekamies no rīta. Labrīt, es varu teikt, visu ceļu esmu nogulējis, bet esmu ieradies. Es nevaru man roku trīc. Ir 4:30 no rīta, un es esmu pilsētņā, ko sauc Flām. Re, ka mums ir... Man ir šausmīgi augsts. Ir vēl kaut kas jāizdomā.
Lūk, šī ir īstā vieta brokastīm. Atradu takas sākumu. Es domāju, esam šo te, ne? Mēs esam šeit, te ir tie 500 metri un te ir tie 15,5 kilometri. Do not feed animals. What do you mean animals? What kind of animals? Jāhaidī kāds par kāpumu. Es visu šo ceļu domāju, kas šeit būs par dzīvniekiem, cik lieli, draudzīgi vai nedraudzīgi, bet jūs paskatieties. Šeit tās kazas ir ik pēc 10 metriem. Maziņie, lielais. Un te ir viss kāds pilsēta kaut kur. Esmu veiksmīgi ticis atpakaļ līdz pilsētai. Tur atietas vilciens, viņa slavenais, kas ir viens no pasaulē skaistākajiem maršrutiem, ko braukt ar vilcienu. Bet mēs kuģos var šo te, vai tās būdas, tur ir lielais kuģis. Zero emission. Tāda viņš ir pasaulē pirmais pavisam elektriskais kuģis no karbona. Viņam ir 2 elektriskie dzinēji, kas kopā veido 1200 zirgspēkus. Varētu tādu ielikt manā pasātā. Nu vēl 2 stundas jāpaciešās, jāapgaidz, gan jau te rekuras soliņi bišķi atlaidīšos, man kaut kā atkal miegs uzstāts. Labrīt vēlreiz. Pagulēju soliņā 1 stundiņu. Diezgan silti bija, beigās palika bišķi augstu. Atradu kafejnīcu, atnācu paēst brokastis. Nezinu, kurš tas sauc par brokastīm, bet kafija, maizīt ar balto šokolādi, tas būs saldējā un kanēļa bulciņa. Spēlēm ikdienas spēli. Kā es domāju, cik šis viss maksāja? 2 bulciņas un 1 kafija. Tas maksāja 16 vai 17 eiro. Vai šī visa ir rinda uz manu kruīzu kuģi? Jā, viņa ir. Vai viņi tur jau lielākā daļa stāv vairāk kā stundu? Jā, viņi stāv. Vai es šajā rindā iešu un stāvēšu tagad? Nē, es nestāvēšu. Es aiziešu apsēsties, pagaidīšu, kamēr tā rinda būs beigusies un tikai tad es iešu. Skaties uz lielāko lifehacku mūžā. Visi stāvēja tur rindā uz to ieeju, bet ieeja būs šeit. Es vienkārši visiem pielīdu priekšā, man ir pilnībā vienalga. Hai. Garām visiem ķīniešu baram pilnīgi bez žēlstības. Kā saka, ko taupa taupītājs, to paņem laupītājs. Viņi tak slīmi ir pasies, kā viņi skrien visi. Ieņem vietas pie loga kaut kādas. Pasties joši garām sastajā āršumā ir ziet. Viss, ko jūs tikko redzējāt, tas viss bija viens liels fjords, ko sauc par Nairo fjordu. Tiešām iespaidīgi, skaisti. Tā 2 stundu brauciens. Neatceros, kaut kāds 60 vai 70 eiro, kaut kas tam līdzīgs. Nu, ir to vērts, ir vērts pamēģināt, ir vērts pieredzēt, jo mums Latvijā pat nekas līdzīgs tam nav. Kur joprojām ir tas Nairo fjords, un tad mēs vienkārši viņam atbraucam apkārt tā līkumiņa milzīgi. Esam tajā pilsētā Gudvangen, un pēc stundas man ir autobus uz Vos pilsētiņu.
Sitam iekšā cenu. Dīzela rāda 18,99 eiro 74. Eiro 74 dīzels Norvēģijā. Kodā mazajā ciematiņā vispār tālu no sabiedrības. Eiro 74. Paskatieties, cik skaists hotels, ne? Tāda mājiņa, kas sadalīta vairākās istabiņās. Un kā jūs domājat, cik tāda maksā pa vienu nakti? Es jums pateikšu priekšā. Viena istabiņa vienam cilvēkam 300 ar kapekām. Turpinam tradīciju katru reizi iet pa vietām, kur neiet turisti. Ķipa skaitās hiking trail. Nav neviena cilvēka, un taciņa arī tāda pašķira. Labrīt, vēlreiz esmu pilsētiņā Voss, un man soma ir tik smaga un pārpildīta ar pārtiku, jo tajā naktsmītnē tur tuvākais veikals ir 30 km attālumā. Jo te rādīja, ka te daudz kas ir cieta, un viņa ir tik smaga. Labi, pietiek čikstēt. Kaut kas man tagad ir jādara atkal 3 stundas, ja es nemaldos. Un pēc tam būs nākamais vilciens. Jābrauc viena pietura, tad bišķi ar kājām jāpaiet, un tas būs klāt savā rezidencē. I will have a Norwegian cowboy. Tikko arī pie ēdiena. Es domāju, ka šis būs lētākais variants. Nu, cik lētākais? 16 eiro tāpat, bet nav 30 vismaz. Tas viss tās pēc zirņa ar speķiem klausies, bet speķīts laikam, kukurūza, kartupeļi, sieri. Īstenībā baigām. Kamēr ēdu, redzēju, šeit ir banka. Uz bankas sienas, kur ir uzzīmēts šāds te mākslas darbs, kas vispār internetā izraisīja nelielas domstarpības un nesaskaņas. Jo, Norvēģijā vispār tu baigi neradīs mājas, kas ir atzīmēts par grafiti vai vēl kaut ko. Bet šis bija tāds tiešām ar cēlu mērķi, jo no šīs mazās pilsētiņas nāk ļoti daudz Norvēģijas olimpieši, kas piedalījušies Ziemas olimpiskajās spēlēs un kas izcīnījuši medaļas ļoti daudz zviedriem, norvēģiem. Tāpēc uztaisīja šitādu dzīmējumu, kur jau bērnu šūpliņiem tiek ielikts iekšā slēpes un spēlējās tur ar slēpotāju figūriņām. Un tādā veidā jāparāda, ka šeit, šajā mazajā miestiņā, ir daudz talantīgu ziemas sporta veidu sportistu. 1, 2, 3. Šis brauciens aizņēma tikai dažas minūtes, izmaksāja kaut 6,5 eiro, un tagad ir pienācis laiks doties meklēt, kur pie vēlna ar kādas naktsmājas. Ja godīgi reāli brīnos un interesē, kā viņi uztaisīja šito dzelzceļu tik līdzeni, tik precīzi, un kāds vilciens par nekustējās, viņš bija kluss, un manuprāt, mūsējā pat Rail Baltica uzceļot, ja viņi pabeigs viņus par taisīt, tad nebūs tik labs komforts. Satiku īpašnieci,
Ja, pieder viss šitās te mājas te. Un šī te būs mana norvēģu mājiņa. Un viņš maksāja 50 eiro, 55 eiro. Tas ir, var teikt, pats lētākais, ko tu var Norvēģijā dabūt. Nu, tāds ļoti, ļoti liels tāds retums. Pilsētā parasti zemākais ir ap 100 eiro. Ieeja. Šis ir vienīgais ūdens, kas pieejams. Durvis neslēdzās ciet. Un šeit ir mūsu apartamenti. Nu, šādi te lielais dīvāns. Var izvilkt ārā kamīns, dekoratīvais. Riktīgs kalna. Šitā te mums ir aizslēgšanas sistēma. Un izējot ārā, sagaida šāds te skats. Jā, es neprādīju pašu galveno. Es jums neprādīju, kur toalete. Šeit. Un šeit ir toalete. Toalete. Tu var sēdēt un skatīties sevi spogulī. Vismaz ir caurums. Galvenais, ka ir caurums. Bet viņi teica, ka var arī izmantot to viņas mājas toaleti iekšā un dušu un vispārējo 24/7, tagad tā nav problēma, bet ja vajag pa mazam, tad tā var mierīgi aizskriet. Man ir arī pirmie nepatīkamie pārsteigumi. Staigājot pa šiem mežiem, brikšņiem, man ir piesūkusies ērce. Jāiet pie saimniecības, jāprasa, vai viņai nav kaut kāda pinstīta, ar ko es varētu dabūt ārā. Es reāli varētu visu vakaru šeit sēdēt un skatīties šo skatu. Dzert tēju, ēd būciņas, apēt kādu banānu. Man liekas, no visām naktsmājām, kur esmu palicis, šī ir tāda top. Ja neskaitam pieejamību ziņā, tur komforta ziņā un tā tālāk, lai gan te arī ir diezgan forši. Jājārši sēdi, izbaudi skatu, izbaudi klusumu. Burvīgi, vienkārši burvīgi. Ir klāt trešā diena, kas ir šodien plānā. Tad ir jātiek atpakaļ līdz Vosas stacijai. Tālāk es gribu aizbraukt uz vienu kaņonu, aleju, nezinu, kā lai viņu precīzāk nosauc. Jāmēģina tikt augšā kalnā ar funikulieri, un pēc tam ir jābrauc uz Bergenu. Kāds man bija iepriekš plāns? Paņemt automašīnu dzīri un aizbraukt līdz Troļļu mēlei. Tie, kas nezinu, kas ir Troļļu mēle, es kur ielikšu kaut kāds bildīts. Tur ir tiešām ļoti iespaidīgs skats, bet es sapratu to, ka viens pats, ja es to darīšu, tas būs mans viens no stulbākajiem lēmumiem. Jo tur ir jāiet turp atpakaļ aptuveni 8 līdz 10 stundas. Jā, ja es ņemtu mašīna būtu kaut kāds 160 eiro pa dienu. Pēc tam vēl uzlādēt viņu kaut 40-50 eiro. Kamēr es viņu paņemu, kamēr es viņu nododu, kamēr aizbraucu, atbraucu, uzkāpu, nokāpu, baigais čakars. Un turklāt, jā, par cik esmu viens pats, tad kāpu tur augšā vienam pašam. Es nezinu, vai tā būtu prātīgākā doma, ja kaut kas pa ceļam notiek, tad būs ļoti bēdīgi. Tagad to atstāšu uz citu reizi. Šis ir skats. Es, protams, ar saviem pārgājienu apaviem. Pagaidām izskatās diezko cerīgi, bet Tā, tagad galvenais neiemest neko iekšā aizā un pašam neiekrist iekšā.
Dubaju šo nevar aizstāt ar neko. Šis, vismaz priekš manis, ir daudz vērtīgāk, daudz skaistāk nekā apvienot Arābu Emirāti, Dubaja, Abu Dabī un vispārējais. Tā, esmu klāt. Los Gondol. Rekorē laikam par biļetes. Buy ticket, vai mums vajag atpakaļ arī kaut kā vajadzēs tikt. 410 kronas. Tā ir vienkārši pašnāvība. 37 eiro. Te ir toalete, un viņa fucking pat maksā. Es tikko samaksāju 37 eiro, un lai jāmaksā eiro par toaleti. Es vienkārši uzkāpšu, uzbraukšu augšā un kaut kur krūmos pačurāšu. Tā šādi te mums ir ainava augšā. Nekā vispār nav. Beidzot. Cik labi un skaisti. Ko jūs šeit domājat, ka es čurāju? Nē, es jau tur pirms 5 minūtēm pačurāju. Es jau sen teicu, man vajag čurāt. Pa 1 eiro es nečurāšu toaletē. Visur, principā, kur varēja izstaigāt, šeit augšā es izstaigāju. Vai bija 37 eiro vērts? Nē, tā čurāšana ar skatu nebija tik vērta. Interesanti ir sajūta, ka esmu atgriezies kaut kādā pavasara mēnesī, atkal viss tāds brūns, ūdeņains, purvains, tāds nomākts ļoti. Esmu tieši apstāju, esmu kaut kādā pavasarī atpakaļ. Es esmu Bergenā, un kopā ar mani Bergenā šodien ir lietus. Un es ar savu apģērbu vispār neesmu piemērots lietum, it īpaši ar šiem te apaviem. Jātiek līdz naktsmājām. Līdz naktsmājām ar kājām 44 minūtes. Neiešu uz turieni ar kājām. Tā, nu esam kaut kur jau tuvumā. Jā, es pārliecinātu, vai būšu mājās, kad ieradīsies, tāpēc atstāšu ieejas durvi, atslēgu zem puķu podu pa kreisi no ārā durvīm. Tas ir šeit. Dzīvoklis ir tieši pretī, kad ieies iekšā, un tas būs atvērts. Laikam mēs ar viņu šeit kopā dzīvosim. Viņš visu laiku runāja. Šis ir mans kambarīts. Ar viņas drēbē. Es skatījos, ka šodien un rītdien visu laiku līs lietus. Visu dienu. Tas ir ļoti slikti, jo es tam vispār neesmu piemērot. Būs jāstaigā pa lietu. Nu, protams, rakstiet savus minējumus, cik man izmaksāja. Šāds te dzīvoklīts. Es jums pateikšu priekšā, viņš izmaksāja kaut kādi, ja nemaldos, bija 100 eiro. Pats lētākais, kas bija iekās. Esmu atnācis kaut kādu ēstuvīti, pasūtīju šašliku, bet man atnesa zupu. Man beidzot par šīm dienām būs kāda kārtīga ēdienreize, kad varēs ēst nevis banāns un bulciņas, bet arī kaut ko normālāku. No diezgan svētīgi. Svētīgi, jā. Šī bija mana līdz šim visdraudzīgākā, maciem draudzīgākā, izdevīgākā un, es teiktu, arī garšīgākā ēdienreize. Samaksāja tikai 16,50. No jā, tas ir tikai manuprāt priekš Norvēģis ļoti maz. Un tagad var turpināt staigāt pa lietu. Urā! Vai ne? Nu jā, laiciņš tiešām briesmīgs.
Atkal līst. Dievs! Jā, šis būja pilnībā viss plāns. Ko šodien darīšu, es nezinu. Es aizbraukšu līdz vienu vietu, ko es redzēju Google mapā. Ļoti tāda interesanta vieta. Prasīju čotiņam, ko es varētu darīt lītainā dienā. Viņš saka, jā, aizbrauc uz akvāriju. Ar delfīniem, pingvīniem un tā tālāk. Skatos, nu, ok, cik maksā biļets? 40 eiro. Paldies. Vismaz esmu ietaupījis sabiedriskajā transportā, jo vakar es visu dienu braukāju bez aķu. Ar autobusu esmu ieradies savā galamērķī. Jūs domāsiet, kur pie velnas esmu? Es teikšu, ka es esmu savā pilsētā. Savā dzimtajā pilsētā. Nu labi, tā nav pilsēta, bet tas ir kāds ciematiņš, kuru sauc Ervika. Jā, saprotu, es vienkārši saprotu, pasīties, kas šeit notiek. Gribēju uzsaistīt vienkārši bildi. Reku šeit jā, tāda mums ir bērndārs. Rekur, jā, esmu izvēlējies labu vietu. Jā, labi. Šis ir mans ciematiņš. Mans. Jā, tas bija arī vienīgais iemesls, kāpēc šeit atspēros kodas ceļā 15-20 minūtes. Tad atpakaļ jābrauc vēl pusstundu līdz centram. Kad es vēl varēšu pastaigāties pa ciematiņu, kurš saucās tā kā mans uzvārds. Bet tagad man ir pilnīgs labs kājas, un ir jābrauc, nezinu, kaut kur. Šis ir tas slavenais Bergenas zivju tirgus. Pasīsimies, ko mēs šeit varam dabūt. Es, protams, dzīves tā nepārāk ēdu. Reku lasis par kilogramu, tikai 60 eiro. Garneles. Haizivs arī ir. Varētu man apēst salmonu zupu, lašu zupu, bet te ir pārpildīts, te ir pilns. Kur es esmu atnācis? Es esmu atnācis uz Brigenu, kas kopš 79. gada ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Visas tās ēkas ir taisītas no koka. Šorajās ieliņās kaut amatnieku tirdziņi, darbiņi, veikaliņi un tā tālāk. Protams, cenas te ir ļoti nedraudzīgas. Šīs te krāsainās ēkas arī, kas ir pašā priekšā pie ostas puses, tas reāli pastkartņš ceļa Bergenē. Tas ļoti ikoniska vieta priekš Bergenas. Jā, es uzzināju, ka Bergenā 200 dienas no 375 dienām gadā līst. Man kājas ir vēl slapjāks un vēl netīrāks. Iepriekš tur iekšā filmēju, pienāk klāt apsardz, prasa, vai ir kāds iemesls, kāpēc šeit filmē. Es saku, it's for personal use. Tā, ok. Viņi laikam domāja, vai nu, kad viņi konkrēti filmēja, vai arī, kad filmēja, kā tur cilvēki darbojās. Kaut kas ir open. Dievs, te ir silti. Cik te ēd, te ir žāvētājs. Šeit kaut bruņinieku darbs. Dievs, te ir šaurs. Ejam augšā. Mums vajag augšu. Enjoy the view. I am so enjoying. I am enjoying on the max. So happy. Gets happy. Nedaudz tā interesanti, ka samaksāt jau 16 eiro. Viss, kas te ir dažas ekspozīcijas zāles, kuras ir pilnībā tukšas, iztukšotas, kaut informatīvie materiāli. Vienā zālē kaut 2-3 eksponāti un viss. Tur zāle vesela ir pilnībā tukša. Viss ir aiznes uz Lombardu.
šī te, protams, ne visa, atkal tikai daļa. Tā. Šitā. 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 Un šī te ir man istaba. Mēs te varētu kaut ko izžāvēt. Ar fēnu varētu izžāvēt. Jā, nu laiks ir šodien vienkārši katastrofāls slikts. Tiešām negribu vairāk nekur iet par šo lietu. Un tāpēc arī pasūtīju no Voltiņa ēdienu. Tad šīs būs manas pusdienas, vakariņas un podcasts. Tiekamies rīt no rīta, kad es braukšu uz Oslo ar vilcienu 7 stundas. Lai. Nu, kurš man var pateikt? Kurš man var pateikt, kāpēc ar mani tieši tā notiek? Es paskatieties šo laiku. Ārā nelīs lietas. Rādi, ka pat spīdēs saule. Es tikko atvedījos no Jakuba, kurš man izmitināja pie sevis. Un jā, viņš teica, nu, šīdais laiks ir, priekš Bergenas ir tā kā vasara. Tad tā ar sauli, tu neredzi. Viņš teica, jā, kad Bergenā līst biežāk nekā 200 dienas gadā. Ai, nu, vajadzēja man piesaukt, nu, vajadzēja man šito piesaukt, nu, un atkal, nu, gāžu, un gāžu. Es tūlīt atkal visu pilnībā būšu slāpši. Brokastis uz visiem 100 ar skatu uz staciju. Wow. Kaut kur šeit. Nu redzēsim, ko mums piedāvā šis 7 stundu brauciens pa 120 eiro. Nu, ar to arī mans 7 stundu garais ceļojums ir beidzies. Esmu atpakaļ Oslo. Esmu atpakaļ pie melnajiem, dzeltenajiem, zilajiem, zaļajiem un visiem pāriem, kas vien šeit ir. Jā, pa ceļam bija ļoti iespaidīgi skati, ļoti skaisti. Nu, 120 eiro varbūt vērt arī bija, jā, piekrīt. Pirmo reizi bija vilcienā, kurā iekšā priekš bērniem rotaļu laukums, kafejnīca un kas tik vēl ne. Jā, kaut kas tāds ir jāizmēģina vienreiz dzīvē, lai saprastu, kas ir kas, kur ir mūsdienu pasaule aizvirzījusies. Tā rekliņiem tepat pie lidostas var arī ar šitādu te aparātu izsaukt sev taks. Nu, pasīsimies, kas mums sanāk lētāks, var braukt ar taksu līdz centram vai ar vilcienu. Destination, Oslos. No jā, tur izvēlēties. Lētākais ir 695 kronas, tā tie ir kaut kādi 67 eiro. 65 kaut kas tāds. Arī tur var braukt ar prēmiju. Kur ar ķīnieti var braukt elektrisko pa 75. Dārgākais kur kaut kāds galīgi krūts ķīnietis pa 160 eiro. Šausmas. Ar vilcienu vai ar autobusu jums būs daudz lētāk. Jā, sev filmē. Sarunājam, ka tikai sevi. Nu, jā, man jau nav ko citu filmē. Kadram tiks iekšā, nāksies visu izdzēst. Jā, nē, tikai sev. Vai es tik precizēju? Jā, labi, paldies.
Nu, ko draugi, šis brīnišķīgais ceļojums ir noslēdzies. Protams, man neviens lidostā nesagaidīja, ne Ričards, ne Kristiāns, ne Reinhards, ne Adrians. Labi, Reinhards tūlīt piebrauc klāt mašīnu. Paldies, ka bijāt kopā, ka skatījāties arī šo vlogu. Paldies mammai par biļetēm uz Norvēģiju. Pats es diez vai tuvākajā laikā nopirktu biļetes uz Norvēģiju, zinot gan tagad, gan iepriekš, kādas tur ir cenas. Šis bija tā brīvprātīgi piespiedu kārtā, un beidzot es to īstenoju. Tā kā ceļojums bija tiešām ļoti skaists, ļoti interesants. Iesaku arī jums vienreiz mūžā vismaz pamēģināt. Un tad jau tiekamies kā nākamā ceļojumā. Čau!